Joprojām Austrijas izlases aizsardzības zonā. Tāds ilgs pozicionāls uzbrukums līdz metienam. Nesam tikuši nepavārtos! Kaspars Daugaviņš! Teicama piespēle bija Indraša izpildījumā no stūra un Kaspars Daugaviņš neapturot ripu triec to vārtos. Tam šķiet nebija īsti gatavs Davids Kikerts un rezultāts atklāts 1-0. Komandas kapteinis Kaspars Daugaviņš izvirza vadībā Latvijas izlasi. Nu, viss notika tik ātri. Skatāmies vēlreiz, ka Kikerts ripu ieraudzīja jau tikai vārtos. Ja, nu Indrašs nērtās puses piespēlēja uz vidu redzam. Paskatījās, ieraudzīja, atdeva. Starp diviem spēlētājiem un precīzs metiens tālajā stūrī. Kaspars Daugaviņš 1-0. Ļoti svarīgi šādos mačos vienmēr ir gūt pirmos vārdus un, protams, ļoti patīkami, ka to izdara Latvijas izlase. Džeriņš uzvar iemetienā, tas bija svarīgākais. Dārziņš 1-1. Lauris Dārziņš neizdodas apspēlēt. Džeriņš pats met un ripa vārtos! 2-0 skaitliskajā mazākumā. Vēl 23 sekundes mazākums. 2-0 Latvija organizē lielisku pretuzbrukumu. Teicams metiens zem vārtu pārlikņu un rezultāts kļūst 2-0. Lauris Dārziņš ar Andri Džeriņu aizskrēja pretuzbrukumā un Andrs ar neatvairām metienu dubulto Latvijas izlases pārsvaru. Jā, nu te austrieši nesadalīja spēlētājus, aizbrauc otrs aizsargs prom, it kā palīgā piesaka Dārziņu un Džeriņš. Pat divi aizbrauc jā, skatīties. Pat divi aizbrauc, jā, un Džeriņš zibenīgi izmantoja labvēlīgo situāciju, burtiski kā naglu, ietriekdams ripu zem pārlikņa. 2-0, ļoti labs sākums. Gudļevskis šķiet neredzēja, ripu viņam trāpīja un ripa vārtos. Nogulējām savā vārtu priekšā, tur nu, šķiet, austrieši, jā, 3 metieni pēc kārtas. Krislers šķiet tomēr ieraidīja ripu vārtos, nu paskatīsimies tūdēļ, nē. Tas nebija Krislers, tas bija cits spēlētājs un skatāmies vēlreiz. Šo metienu jau īsti neredzēja Gudļevskis un redzam, tur piespēle vārtu priekšā un viens pats aizmirst, tur 27. Tas bija Hunderfons. Hunderfons ieraida ripu vārtos. 1-2. Lemgus Girgensons iemetienā. Uzvar Bukārts. Labi, 3-1. Roberts Bukārts savā stilā. Ātri, zibenīgi un precīzi. Nu šeit galveno darbu paveic arī Lemgus Girgensons, kurš uzvarēja iemetienā un precīzs metiens no iemetienā apaļa Roberta Bukārta izpildījumā. Rezultāts kļūst 3-1. Augšējā stūrī trāpa Roberts un bezspēcīgs arī Davids Kikerts. Nu, Bukārts Zlīnas komandā Čehijā, kā zināms, spēlē jauno sezonu Čehijā. Zlīnas Hradec Krālovs komandā spēlēs Džeriņš. Sāks, jā, tā kā mums būs 2 spēlētāji jaunajā sezonā Čehijas ekstralīgā. Lielisks, neatvērāms metiens. Nu, ko, bet burtiski centimetri. Labi, metiens! 4-1! Kaspars Daugaviņš! 2 vārti Kasparam Daugaviņam, teicam Miķeļa Redlika piespēle pamanīja viņš Kaspar Daugaviņš, kurš slidojumā bija tieši uz vārtiem un teicam piespēle un lielisks metiens 4-1! 4-1! Esam guvuši vārtus gan vienādos sastāvos, gan mazākumā, gan vairākumā. Pilns komplekts. Jā, nepaspēja Kikerts pārvietoties un ripa ieldo stūrī. Ļoti svarīgi. Nebija pat īpaši spēcīgs šis metiens, bet nu Kikerts tai ripai klāt tā arī netika. Jā, nu 3 vārtu pārsvars. Latvijas komandā izdevās izmantot skaidrisko vairākumu. Tas nenozīmē, ka tagad drīkst atslābināties. Vēl 12,5 minūtes nedaudz mazāk spēlēt otrajā trešdaļā. Puse spēles vēl nav aizvadīta nemaz. Kāpēc ne? Ja savu treneri. Protams, jauna pirma. Džeriņš, labs pretuzbrukums un 5-1! Ronalds Džeriņš tuvajā augšējā stūrī raida ripu. Šim vārdsargam augšējos stūros kaut kā daudz ripas salidojuši. 5-1. Ronalds Džeriņš palielina Latvijas izlases pārsvaru līdz 4 vārtiem. Piespēlēt bija grūti, redzam, aizsargs nosedz piespēles iespēju un Papadus. No pleca pat. No pleca šķiet, bet tāds nebija galā.
5-1 ir 5-1 minūte 12. Arī 4. maiņa mums ir izcēlusies. Viss maiņas ir gūšas vārds. Lauris Dārziņš gan bija pie Daugaviņa vārta gūma, gan arī pie savas maiņas. Ar Džeriņu mazākumā. Visticamāk, tad attiecīgi arī netrāpīja par Rīpu Mārtiņš Kārts. 6-1. Rīpa vārtos. Miks Indrašs cīnījās līdz galam un iebakst Rīpu vārtos. Tā kā rezultāts kļūst 6-1. Arī otrs Dāvids, arī Madleners neatstās šo spēli sausā. Vārds Stabiņš vienreiz viņu glāba, bet pēc tam jau nekas nespēja viņu glābt. No mūsu pirmās maiņas uzbrukuma redzam, tu vairāk rikošeit atlec Rīpa un Miks Indrašs spēlē līdz galam. 2 austriešu aizsargi ir viņam blakus, viņš vienalga pamanās izvairīties no viņiem un apspēlē gan vārdsargu, gan arī abus aizsargus, raidot Rīpu vārdos Mikam Indrašim. Šis ir Rodrigo Ābols. Laba piespēle. Dzierkals! Mārtiņš Dzierkals! Pirmie vārti izlasē! Pirmie vārti Latvijas izlasē. 7-1 kļūst rezultāts. Nu, tagad gan Rīpa, es domāju, neatstās laukumu. Jā, tā arī ir. Aizslidoja. Līdīties šķiet slido meklēt Rīpu. Jā, jāpieslido pie soliņa, lai dabūtu Rīpu. Šī būs Mārtiņam Dzierkalam, es domāju, goda vietā. Tā viņam būs ļoti dārga pirmā Rīpa izlasē. Jaunākais mūsu izlases spēlētājs, 19 gadus vecais Mārtiņš Dzierkals, arī izceras. Kluba 97. gada arī dzimis spēlētājs, kad Dzierkala Girgensons pats laužās, būs vārti, nav, bet... Jā, vārtu laukumā atrodas Girgensons, tā kā iemetiens būs viduszonā, ietriecās vārtsargā un iestūms vārtu vīru vārtos. Iemetiens viduszonā tieši tā. Bet man liekas, ka Lukas Šaudums pirmo reizi parādījās laukumā austriešiem katrā ziņā nesen. Nu, viņš arī bija pieteikts kā 13. uzbrucējs. 19 gadus vecs puisis, kurš austriešu nākamā zvaigzne, kā par viņu raksta hokejā, viņam arī. Labi, Rodrigo Ābols. Pats mēt un Rīpa vārtos. 8-1. Rodrigo Ābols. Nu jā, tā jau ir pamatīgi sagrāva. Nu, 4. maiņa arī ar 2 vārtiem izstājušies 2 jaunākie Latvijas izlases spēlētāji Rodrigo Ābols un Mārtiņš Dzierkals. Nu, visi iemetuši 4. maiņā, visi 3 uzbrucēji. Jā, vienīgā maiņa, ka visi 3 ir izcēlušies. Rodrigo Ābolam vārti un 2 piespēles. Arī 3 punkti, tāpat kā Kasparam Daugaviņam.